Sākam Sociāla un veselības aizsardzības komitejas sēdi. Darba kārtībā 12 jautājumi. Klātesoši esam 6, līdz ar to esam arī lemtiesīgi. Jā, pirmais jautājums. Par Rēzeknes noda pašvaldības iestādes Rēzeknes noda sociālās aprūpes centrs nolikuma izdošanu. Ziņotāja Ilona Turka, lūdzu. Tātad, pamatoties uz pašvaldību likuma 10. panta 1. daļas 8. punktu, valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu, Rēzeknes noda pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošo noteikumu numuru 1 Rēzeknes noda pašvaldības nolikums 14. punktu, kā arī Rēzeknes noda pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa noteikumu numuru 7 Rēzeknes noda pašvaldības darba reglamenta 74.1 apakšpunktu, ir priekšlikums izdot Rēzeknes noda pašvaldības iestādes Rēzeknes noda sociālās aprūpes centras nolikumu. Noteikti, kā izdotais nolikums stājas spēkā 24. gada 18. aprīlī, uzdot attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt izdotā nolikuma publicēšanu pašvaldības mājaslapā un ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Rēzeknes noda sociālās aprūpes centra nolikums, kas apstiprināts ar Rēzeknes noda domes 2021. gada 20. maija lēmumu numur 5. Attiecībā uz nolikuma izdošanu jaunajā redakcijā to nosaka spēkā stājies pašvaldību likums, kā arī saistošie noteikumi numur 1. Par nolikumu jāpiebilst, ka ir precizēta vispārīgo jautājumu sadaļa, arī, protams, norādītie iestādes uzdevumi, funkcijas, kompetence, atbildība. Ir iepriekšēji saistošie noteikumi saturēja spēku zaudējušu normatīvu aktu ir labot arī šī atsauce un principā ir papildināti iestādes vadītāja pienākumi. Tas būtu īsumā par nolikumu. Jā, tā ir jauna redakcija un ir stājies jauns iekšējais normatīvais akts. Spēkā stāsies un paldies juridiskai nodaļai un konkrēti jums, Ilona Turka, par līdzdalību šo ļoti svarīgo iekšējo un darbību reglamentējušo dokumentu izstrādē. Es saprotu, uz šo brīdi mums ir sakārtots sociālā dienesta nolikums. Šajā komitejā tiks apstiprināti un virzīti tālāk apstiprināšanai domes sēdē abu sociālo aprūpes centru nolikumi, un tad mums droši vien ir palicis vēl vēsturžīmes. Jā, arī to noteikti laika gaitā. Jā. Un gribu piebilst, ka šie nolikumi gan viens, gan šis Rēzeknes noda sociālās aprūpes centra, gan arī Viļānu tika nosūtīti iestāžu vadītājiem izskatīšanai, un principā iebildumu nebija. Bija papildinājums attiecībā uz sociālās aprūpes centru. Principā norādīja, ka īslaicīgā aprūpe nav tikai ilgstošā. Tas bija vienīgais precizējums. Ieteikums. Gunāram bija jautājums. Jā. Nodrošina klientu ar dzīvojamo platību 6 kvadrātmetri. Tas ir sociālās aprūpes centros arī, cik mums tur ir istabiņas kvadrātmetru, kā tur nesanāks tā, ka tikai... Jebkurā gadījumā šī norma ir pārnesta no iepriekšējā nolikuma. Visticamāk, ka tas tiek saglabāts, jo, ja jau to paredzēja arī iepriekšējais nolikums, tātad noteikti, ka... Gribētu zināt to istabiņu platību, lai sarēķinātu. Cik pacientu var izmitināt? Es tiešām to nevarēšu paskatīt. Tas varbūt vietniekam jautājums. Precīzu platību tagad es uz to brīdi jums nevaru pateikt, cik ir katrā istabiņā. Man ir jāsagatavojas ar šim te jautājumam, jāpaņem inventarizācijas lieta, un tad es varēšu arī atbildēt. Tāpēc, ka kad mēs apmeklējam tos centrus, tur bija nostatījums, ka tur platība tad neatbildīs nolikumam, tāpēc gribējās to konkrētāk, cik cilvēku var izmitināt vienā istabiņā. Bet, ja pieņemam šos nolikumu, tad varbūt tas neatbildīs, lai pacienti. Es gribu papildināt, ka šī platība bija arī iepriekšējā nolikumā, kas bija redakcijā. Bet... Šobrīd būtu korektāk runāt par šo minimālo platību, kas vajadzīga klientam, un atceraties, mēs jau gadu garumos runājam, un ja
Pilcenē, Strūžānos, Maltā jau esam izretinājuši klientus tā, lai viņiem būtu vismaz šī minimālā un augstāka platības rādījuma daļa. Tad šobrīd vēl veicams darbs ir pāris telpās Viļānos, kur tiešām tas ir uz robežas. Ja Viļānos ir, teiksim, 4 klienti vienā telpā, tad jūs varat sarēķināt tātad 24 kvadrātmetri. Protams, ka tās telpas ir lielākas. Tur ir aptuveni, teiksim, uz 30 pat 40 kvadrātmetriem, bet jebkurā gadījumā šī ir nepieļaujami maza platība. Tātad, ja ilglaicīga sociāla aprūpes institūcija, tad šai privātai telpai klientam jābūt daudz lielākai. Tā kā šobrīd tā ir tikai minimāla, izejot no praktiskās pieredzes. Arī attiecībā uz Viļāniem ar vadību ir runāts, kādā veidā viņi vēl var pārkārtoties, lai arī šos klientus, kuri ir izretināts, varētu pārvietot. Otra lieta arī jāņem vērā, ka ir arī dažādi aprūpes līmeņi, un Viļānos jo sevišķi ir arī ļoti daudz guļošu pacienti, kur īsti runāt par to, ka tur jābūt milzīgai privātai platībai apkārt, arī nav nekāda jēga, jo cilvēks ir guļošs. Ja? Tā kā arī tas ir minimālā platība, bet jebkurā gadījumā tīri objektīvi jāpanāk, ka tā ir lielāka. Jā, tas arī velkais sevis daudz lielāku pakalpojumu izmaksu uz klientu, jo līdz ar to mēs telpās varēsim izvietot mazāk klientu. Bet arī esot pieredzes apmaiņā Limbažos, mēs redzējām vienu otru risinājumu, kur ieviešot pie mums, mēs varēsim runāt arī par vienu otru izdevuma samazināšanu, nepasliktinot pakalpojuma kvalitāti. Tā kā arī par šīm lietām, it sevišķi ar Viļāniem, būs jārunā. Jā, paldies. Vēl kādam komentāri? Jā, un katrā ziņā arī mēs ceturtdienā dosimies arī uz Udzas sociālo aprūpes centru. Un arī, kā viens no skatām punktiem varētu būt arī šī platība. Un arī noskaidrosim arī Labklājības ministrijas norādījumos, kādai tad, vai tiešām mūsu nolikums ir saskaņā ar prasībām, ko nosaka Labklājības ministrija, un attiecīgi veiksim, ja būs nepieciešams, arī kaut kādas pārkārtošanās lietas. Vai ir vēl kāds jautājums par nolikumu? Paldies, tātad balsosim. Nobalsots. 6 pār. Jautājums tiek virzīts tālāk izskatīšanai domas sēdē. Nākamais jautājums par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes veselības un sociālais aprūpes centrs Viļāni nolikuma izdošanu. Lūdzu, Ilona. Jā, tad pamatoties uz pašvaldību likuma 10. panta 1. daļas 8. punktu, valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. Rēzeknes novada 28. pantu, Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošo noteikumu numur 1, Rēzeknes novada pašvaldības nolikums 14. punktu, kā arī noteikumu numuru 774 apakšpunktu ir priekšlikums izdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes veselības un sociālās aprūpes centrs Viļāni nolikumu. Noteikt, ka nolikums stājas spēkā 2024. gada 18. aprīlī, uzdot attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt izdotā nolikuma publicēšanu mājaslapā, un ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē veselības un sociālā aprūpes centra Viļāni nolikums, kas apstiprināts Rēzeknes novada domes 2022. gada 7. jūlija lēmumu numuru 704. Arī šajā nolikumā tātad ir papildināta, precizēta vispārīgā jautājumu sadaļa, iestādes uzdevumi, kompetence un atbildība ir nedaudz pārskatīta un koriģēta. Tāpat arī attiecībā uz iestādes vadītāja uzdevumiem ir pārskatīta šī sadaļa un paplašināta. Atstājot tās specifiskās lietas, kas bija iepriekšējā nolikumā attiecībā kaut vai uz klientu uzņemšanu, uzturēšanās, izrakstīšanās noteikumiem, nedaudz koriģēts arī attiecībā uz normatīvu aktu, ko es arī minēju iepriekšējā reizē, kas bija zaudējis spēku, ir aizstāts. Bet, principā, atstājot šīs specifiskās lietas, kas bija iepriekšējā nolikumā, nemainīgas, izņemot tās sadaļas, kuras tiešām bija jākoriģē. Koriģējamas. Paldies, vai ir jautājumi? Priekšlikumi? Jā. Arī tātad virzu šo jautājumu uz balsošanu.
nobalsots, 6 balsis teikšas par, jautājums tālāk tiek virzīts izskatīšanai domas sēdē. Nākamais jautājums par Reizeknes novada pašvaldības izpildirektoru Jāņa Troškas atbrīvošanu no amata. Izskatīts jau visās iepriekšējās komitejās un varbūt sociālās komitejas locekļi grib atbilst. Tātad, protams, vislielākā pateicība izpildirektoram par darbu un iedziļināšanos un arī sociālo jautājumu risināšanā un virzīšanā. Manuprāt, Jānim tagad jādibina kāda sava organizācija un jānodarbojas ar mentora pakalpojumiem. Jā, es domāju, ka ir izpildirektora amats tāds ārkārtīgi sarežģīts un ārkārtīgi atbildīgs un ne tikai kompetenci, bet arī ļoti lielu pieredzi prasošs un daudziem jauniem topošajiem pašvaldību vadošiem darbiniekiem jūsu zināšanas, jūsu prasmes būtu vēlams arī kaut kādā veidā nodot un pārmantot. Nu, tā kā tas ir tāds mans viedoklis. Nu, paldies! Man arī kā bijušām pašvaldības darbiniekam, es domāju, ka es izteikšu visu pašvaldības darbinieku viedokli. Pateicību jūsim par jūsu zinošanu, mīļotību, smalku jūtību un novēlēt jūs patiešām, lai jūs atlikušu laiku izmantojat jau ģimenē atpūšu. Un arī nododu savu zinošanas citiem jaunajiem. Paldies. Es, protams, palieku pašvaldības iedzīvotājs. Ceru, ka būšu aktīvs iedzīvotājs, kurš paliek pašvaldībai kaut kādā situācijā, ne jau plašā mērogā, kaut kādā vienkārši gribētu būt sabiedriski aktīvs, izdaļāties varbūt kādos aktivitātēs, varbūt kādā labprāt darbotos arī kādā sabiedriskajā organizācijā un varbūt nevienā. Varbūt kādā komisijā pašvaldības, ja pašvaldība uzskatās par vajadzīgu un tā toļok, un esmu gatavs atlikušu, kas saka, dzīves daļu veltēt savai pašvaldībai, savam pogastam, protams, un tādā veidā veidot to nākotni. Paldies visiem, arī visiem esošiem deputātiem un visiem iepriekšējo sasaukumu. Visiem darbiniekiem, protams, jo viens nav karotos, visur ir svarīgi komanda, komandas darbs, komandas gors un tam līdzīgi. Ka neviens vadītos nekad nevar sasniegt rezultātus, ja nebūtu komandas, tā kā mēs esam visi komanda, tad, kā saka, arī rezultāti un viss. Paldies. Paldies. Es viņu no savas puses, protams, paldies izpildirektoram, augšu visot vērtēju cilvēkus, kas mok, sacēsim tā, laicīgi nodot iniciatīvas i grūžus citiem augšiem cilvēkiem. Mēs ir bijuši arī piemēri, kad tiešām i pats cilvēks mūkās, ja visi apkort mūkās, ja tad nezinu, ko darāt. Tā kā paldies. Es domāju, ka noteikti direktors varēs strādāt vēl kādu laiku, bet labāk tagad nekā sagaidāt to breidi, kad jau par vēlu. Jā, pareizi. Tas ir ļoti cilvēcīgi. Ļoti pareizi. Vēl kāds vēlēsies? Labi, tad balsosim lūdzu sociālo komiteju. Visi nobalsojuši, pasieši par un virsam šo jautājumu toļāk uz domas sēdi. Nākamais jautājums par atklātu konkursu Reizeknes novada pašvaldības izpildirektora amata kandidātu atlasēji. Es uzskatu, ka šis jautājums tikai jau vairāk kurt ziņots un vairāk kurt skatāts un mūsu ausim arī dzirdēts. Ja nav nekādu citu priekšlikumu, es rūsinoju uzreiz uzsākt balsošanu. Nav nekādu iebildumu? Nav. Lūdzu, balsosim. Paldies. Nobalsots.
6 par. Jautājums virzīts izskatīšanai domas sēdē. 5. jautājums par Rēzeknes novada sociālā dienesta vadītāja Silvijas Trankeles atbrīvošanu no amata. Ziņo Jeļena Cvitkova, lūdzu. Pamatojoties uz Rēzeknes novada sociālā dienesta vadītāja Silvijas Trankeles 2024. gada 28. marta iesniegumu, ir priekšlikums atbrīvot Rēzeknes novada sociālā dienesta vadītāju Silviju Trankeli no amata pēc darba likuma 100. panta 1. daļas ar 2024. gada 29. aprīlī. Vai ir priekšlikumi? Jautājums. Es saprotu, cilvēks izteicis brīvu gribu, ja? Atbrīvot no amata. Es domāju, arī jāsaka liels paldies cilvēkam, ja šos gadus strādāja sociālajā sfērā, ne tik vieglajā sfērā īstenībā, mūsu pašvaldību darbā. Un vienkārši es domāju, ka arī Silvijas kundzei ir iespēja vēl turpināt un mēģināt šo jomu ar savām zināšanām pielietot tās zināšanas, kas ir iegūtas, un atrast to sfēru, kur viņa varētu aktīvi strādāt un piedalīties un turpināt šo sociālo darba pieredzes nodošanu jaunajiem un arī iespējas varbūt turpināt un darīt tās lietas, kura viņa vislabāk varbūt zina dzīvē. Jā, tā kā cilvēks izteica vēlmi no šī amata, tad vēl pastāv arī citi amati, ja viņi to vēlēsies, varbūt dzīvē. Paldies. Silvija ir klātesoši, varbūt Silvija, ja vēlās. Es laikam teikšu tos vārdus, ko tikko te tikai izskanējuši, ka laikam ir tas brīdis, kad ka nav labi tā, kā ir nevienai, ne otrai pusē, tāpēc ir šis arī pieņemts šis lēmums. Zināmā mērā tas ir arī tādu pārdomu rezultātā. Jā, paldies, Stanislav, protams, ka sociālā joma ir ļoti tuva un cieši sasaistīta un tam līdzīgi, tā ka gan jau dzīve rādīs, kur ceļi vedīs un kā, bet, laikam tas kritiskais punkts šajā darbā, šajā amatā ir sasniegts, Tāpēc arī tāpēc šis atlūkums. Paldies. Un tas brīnišķīgais priekšlikums, kas izskanēja no Staņislava puses par to, kā ar šo pieredzi, ar šo, es domāju, sava tieši profesionālā darba mīlestību ir tik daudz iespēju, kā sevi izteikt un kā sevi piepildīt un kā sevi tālāk un pilnveidot un palīdzēt citiem šajā darbā. Cik man zinām, Silvija ir arī pilda šo mentora funkciju, viņas darbs arī paralēlais darbs, ar ko viņa arī nodarbojas jau vairākus gadus. Es neesmu iepazinusies precīzi cik, bet tātad viņas rokās ir ļoti daudz jauno sociālo darbinieku izglītošanā un caur viņas rokām top arī veidot jaunie šie te mūsu nozarē tik nepieciešamie, ārkārtīgi nepieciešamie cilvēki, un, kā mēs zinām, šo profesiju tik reti arī izvēlās mūsu jaunā paudze, kādu izmaiņu, kādu izaicinājumu priekšā stāv visa mūsu sabiedrība, to pagaidām mēs nevaram pat noformulēt, bet es domāju, ka mēs stāvam milzīgu izaicinājumu, milzīgu tādu draudu priekšā ar to, ka ir tik maz cilvēku, kas vēlas darīt šo cilvēku mīlestību pilnot tā kā darbu. Un Silvija, no manas puses arī milzīgs paldies par sadarbību. Man gan nav bijusi šī iespēja ilgi pazīt jūs un darboties, bet caur jums nākus arī mana izpratnē par sociālo
darbu, tāda pilnīga, mēs daudz komunicējām, manas zināšanas sociālā jomā gaužām vājas 2021. gadā bija. Tagad es esmu apguvusi un arī sapratusi arī gan struktūru, gan sociālā darba būtību un principus. Un paldies par arī manis ievadīšanu šajā laukā. Un man ir ļoti žēl, ka neviena no pusēm nav mēģinājusi šo situāciju risināt, bet varbūt, kā Silvija teica, varbūt ir labi tā, kā ir. No manas puses paldies, un es ļoti lūgtu arī Silviju padomāt arī par to, kāds cilvēks vai kāda konkrēti persona kam mēs varētu uzticēt sociālā dienesta vadīšanu Rezeknes nodaļu. Tā, paldies, varbūt. Es arī gribu pateikt jūs arī sociālo darbinieku tādiem paldies, jā, jo jūs atsaucība, palīdzība, ko jūs sniedzat darbojoties, jā. Es domāju, ka jūs arī nokļūs to dzīvi saistēsit ar šūti jomu, jā, lai jūs beidzat un galvenīs, lai veselīti, jā. Tas ir galvenais. Paldies. Būs vēl kāds. Paldies. Tad balsosim, lūdzu. Balsots 6 par. Lēmums pieņems un virzīts izskatīšanai tālāk domas sēdē. Nākamais jautājums par pakalpojumu maksu apstiprināšanu valsts funkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Vecružina. Ziņotājiem Liana ir uz slimības lapas, Inese ziņos. Inese Pamatojoties uz pašvaldību likuma 10. panta 1. daļu Rēzeknes novada pašvaldības 21. gada 16. septembra noteikumiem numur 2 un daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra Vecružina ierosinājuma. Lūdzu, sākot ar 24. gada 18. aprīli apstiprināt šādus centra pakalpojumu izcenojums. Tā ir persona ēdināšana, brokastis, pusdienas, launaks un vakariņas nometņu organizēšanai, jo ir pieteikušās, ne tas, ka viena pieteikusies biedrība, kas grib organizēt nometnes, bet ir arī interesējušās citi tieši par to, un tas ir 12,53 eiro dienā. Tur, kā es teicu, ir iekļauts ir brokastis, ir pusdienas, ir launaks, ir vakariņas vienai personai. Paldies, un sakiet, lūdzu, tas ir tiks organizēts tā, Jā, tur ir tā, ka tiks iesaistīti arī bērnu namabērni tajās nometnēs iekšā, jā, bez maksas ieinteresētās personas, kuras gribēsiet. Un viņi grib organizēt tieši. Jā, kur notiks tā ēdiena gatavošana? Ēdiena, Vecružinas tajā virtuvē, viņiem taču ir. Viņi gatavo, un tur tiks arī gatavots. Viss ir atbilstoši normām? Jā. Jā, tātad faktiski nometņu organizēšana. Jā, tas tieši nometņu organizēšana, jā, kas uz šo vasaru plānojas. Tā, vēl kādi priekšlikumi jautājumi? Tā, pagaidiet, tā es izslēgšu. Rūkas treišu. Tā, labi, tad, ja nav jautājumu, tad balsosim, lūdzu. Balsots 6 par. Jautājums virzīts izskatīšanai domas sēdē. Nākamais jautājums par īslaicīgās telpu nomas maksas apstiprināšanu daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Vecružinā. Lūdzu. Pamatojoties uz pašvaldību likuma 10. panta 1. daļas 21. punktu 18. gada 20. februāra noteikumiem numur 97. 1. daļas 4. punkta 4.1 un vai 4.4 apakšpunktiem. Un no 3. nodaļas 73. 76. punktiem. Rēzeknes novada domes 23. gada 5. oktobra noteikumiem numur 19. 4. un 8. punktu. Ir lūgums apstiprināt īslaicīgo telpu nomas maksu arī tām pašām nometnēm. Jā, ar 18. aprīli, un tas sastādītu 0,15 eiro par 1 kvadrātmetru diennaktī. Jā, attiecīgi tiks norādīts. Jā, jo tur būs arī telpas, kur viņi nakšņos, jā, tas tā paša ēdināšanai izmanto, tas, jā, visas, ko viņi izmantos, tās pašas toaletes un koridoru, viss tādā veidā. Tiks aprēķināts kvadrātmetrs.
Tieši šai nometnei ir pateikusi vadītā aprēķinājums, ka būs 347 kvadrātmetri izmantoti. Tas ir viens stāvs, jā, vai kā? Diemžēl nepateikšu, vai tas ir viens stāvs, kur viņam tur ir istabiņas, kas tur vēl ir, jā, bet, es domāju, ka istabiņas laikam ir otrajā. Jā, es domāju, tas viss tika iekļauts. Jā, ēšanai, jā, pareizi, tās telpas arī. Tās telpas, kuras tiks atļautas? Jā, kuras tiks atļautas, kuras viņi izmantos. Jā, sastādīs līgums attiecīgi? Jā, būs sastādīts. Jā, tas sāksies, viņām ir no 31. maija 10 dienas, tad ir, laikam, jūnijā vēl 10 un jūlijā. Tas ir tas, kura ir tiešām pieteikusies nometni, kura grib jau izmantot telpas, bet vēl ir zvanījuši, interesējušies par izcenojumiem arī, es tā sapratu, pēc direktoras vārdiem. Tās ir attiecīgi kaut kādas sabiedriskās organizācijas? Jā, tieši biedrība ir viena. Nepateikšu kaut kādā ar psihologi viņas zina, Inga Supe, kas pie viņiem strādā, viņa tur sadarbojas ar to biedrību. Tur ir kaut kāda vietējā, man liekas, pat biedrība. Iesaistīs arī bērnu nama bērnus, tajās arī nometnēs visās trijās būs. Tātad vai ir jautājumi, kaut kādas neskaidrības vēl? Tad lūdzu balsosim. Seši par jautājums ir izskatīšana domas. Nākamais. Par dzīvumās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu minētāja personai Viļānu pagastā. Labdien, tika saņemts iesniegums par iekļaušanu reģistrā. Minētā personā ar 2 mazgadīgiem bērniem dzīvo dzīvokļi, kurš pieder citai personai. Sakarā ar to minētā persona izteica vēlmi īrēt pašvaldības dzīvokli. Lūgums virzīt uz domes sēdi lēmuma pieņemšanai šo jautājumu, atzīt minēto personu par tiesīgu īrēt pašvaldībai piederušas dzīvomas telpas un iekļaut personu vispārējais kārtas reģistrā ar kārtas numuru 38. Vai ir jautājumi? Jā, bet kad tad cilvēks tiks pie tā dzīvokļa? Jā, 38. numuru. Reāli? Reāli? Grūti to prognozēt. Reāli. Jā, ja tur ir, jūs sakat, dzīvot svešā īpašumā vai kur tur, es nezinu. Pagaidām ir tā iespēja dzīvot, bet uz iepriekšdienām, tāpēc persona izteica vēlmi varbūt tomēr būt iekļautai reģistrā, lai pretendētu uz pašvaldības dzīvokli. Pagaidām viss kārtībā tur ar to dzīvojumu platību. Tur tā nav tā kā krīzes situācijā, kā personā ar bērniem nav kur mitināties, bet uz iepriekšdienām tomēr, lai būtu drošāk un gaidīt to savu kārtu un iespēju īrēt Viļānu pagasts. Paldies. Vai ir jautājumi vēl par šo? Jā, visiem ir. Balsojam, lūdzu. Visi nobalsojuši un balsošanas rezultāts 6 par lēmumu projektu un tiek virzīts izskatīšanai domas sēdē 8. jautājums. Tagad pārējām pie 9. jautājuma par dzīvumās telpas maiņas tiesību atzīšanu personai Strūžānu pagastā. Saņemts iesniegums no minētas personas par iekļaušanu reģistrā un dzīvokļu maiņu. Persona ar ģimeni īrē pašvaldības dzīvokli, 3 istabu dzīvokli, un vēlās īrēt dzīvojama telpu ar mazāku platību. Lūgums virzīt uz domes sēdi lēmuma pieņemšanai un atzīt minēto personu par tiesīgu mainīt pašvaldības dzīvokli uz citu īrējama pašvaldībai piederušo dzīvojumu telpu un iekļaut personu attiecīgā reģistrā ar kārtas numuru 14. Ar jautājumu, priekšlikumi? Ja nav, tad lūdzu balsosim. Nobalsots. 6 par, lēmums pieņemts mūsu komitejā un virzīts tālāk izskatīšanai domas sēdē. Tas 10. jautājums par dzīvumās telpas maiņas tiesību atzīšanu personai Strūžānu pagastā. Kas saņems iesniegums no minētas personas, persona ar vīru īrē pašvaldības 3 istabu dzīvokli un arī vēlas uz
pāriet uz dzīvokli ar mazāku platību. Lūgums tad atbalstīt un atzīt minēto personu par tiesīgu mainīt pašvaldībai piederušu dzīvojumu telpu pret citu īrējumu pašvaldībai piederušu dzīvojumu telpu un iekļaut personu attiecīgā reģistrā ar kārtas numuru 15. Priekšlikumi? Balsosim, lūdzu. Nobalsots. 6 par, lēmums pieņemts un virzīts izskatīšanai domas sēdē. 11. Pār dzīvumās telpas maiņas tiesību atzīšanu personai Viļānos. Tika saņemts iesniegums no minētas personas par dzīvokļu maiņu. Persona īrē pašvaldībai piederušo vienistabas dzīvoklī, bet bez vannas un ar sauso toaleti ārā un vēlas tomēr dzīvokli ar ērtībām. Lūgums šo jautājumu virzīt uz domes sēdi lēmumu pieņemšanu un atzīt minēto personu par tiesīgu mainīt pašvaldībai piederušu dzīvojumu telpu pret citu īrējumu pašvaldībai piederušu dzīvojumu telpu un iekļaut personu attiecīgā reģistrā ar kārtas numuru 16. Vai priekšlikumi? Jautājumi? Nav. Lūdzu, balsosim. Paldies. Nobalsots. 6 par un lēmums tiek tālāk virzīts. Izskatīšanai domas sēdē. Un dienas kārtības pēdējais jautājums 12. Pārskats par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un dzīvokļu īri pār 2024. gada 1. ceturksni, tātad no janvāra līdz martam. Lūdzu, Rītā. Šiem 3 mēnešiem, jā, jūs redzat, neizīrētie dzīvokļi 97, pašvaldības īpašuma valdījuma esošie izīrētie dzīvokļi 1607. Tālāk tur cipari nemainās, jā, par atsavināšanu tur ļoti grūti spriest, jo jāredz katrs īres līgums, jā, un dzīvokļi, kuri izīrēti kā palīdzība, mēs veidojam to sarakstu, jā, no 20. gada 2. jūlijā. Un tālāk pieņemtie lēmumi par pārslēgšanu, 7. punkts, jā, tur 5 lēmumi pieņemti. Tad atvainojas tas numur 33. 33. jā, saistošie. Īres vai palīdzība jautājums? Nē, tas ir īres, kārtība par īres, jā, par īri. 5 lēmumi, tālāk 8. saistošie, tie ir palīdzība, jā, noslēgti īres līgumi 5, pagarināti 46, izbeigti 12, atteikumi sarakstīti 3 atteikumi lēmumi, jā. Un pirmā reģistrā 39, 9 personas ģimenes, 2. 5, 3. reģistrā 16, 4. 2, 5. 38 un izslēgti no reģistriem par šo laiku 13 personas ģimenes. Tad mums jau pieejam zināšanai, kā mēs esam dzirdējuši, kāda ir reālo situācija ar mūsu dzīvumu platību un ar visu fondu. Un tad es lūgšu arī nobalsot par šo iegūtajām zināšanām. Tā. Visi 6 saka par ir informēti. Paldies lielas Ritai Žurdzirnai. Un līdz ar to mūsu komiteja nobeidz savu darbu.